Jā, mēs vakar bijām uz Sakstugalu. Nopirku liepu parasto, ja mums viņas vienkārši nav. Tā kā viņi izņēma no siltumnīcas, viņi teica, lai saules patur siltumnīcā. Tad nu viņi pagaidām te sēž. Un mazā ābelīte ar paradīzes ābolīte ar dzelteniem auglīšiem. Arī viņi no siltumnīcas izņēma, tad viņi bišķi tās saules pārlaiž. Nu, viņi nav rūdīti. Un kas mums te vēl ir vilkābela. Vilkābela arī ir no siltumnīcas arī te. Pasēdēs kādu laiciņu, vēl man te lillijas gaida, kad varēs tikt ārā. Droši vien, ka pēc šitās saunas es ar stādīšu viņas, lai nemocās, un tur ir tabaka. Vārds sakot, te ir daudz kas, ko uzpasēt, lai neiekalst. Tādu veidu šeptīts, te viens ķīnas kāpos iekļūs podiņā. Es zinu, kā to tur iemurķīt ārā. Laikam jau nesanāks, kāds tur ies bojā. Nu, kaut kā tā. Tā man sapratu, ka man jānofilmē, kā mēs atrisināju šito jautājumu, lai nebūtu tie sarūktinājumi pavasarī ar nosalušiem augiem. Šitā krāsnīņa mums bija nopirkt jau pirms 4 gadiem, kad mēs tikko vācāmies mājā, kur nebija nekādas plīts, ne krāsnes, nekā. Tā mums bija pats pirmais siltuma avots. Šī ir ļoti jaudīga un nenormāli smaga. Paredzēt kaut kādiem 150 kvadrātmetriem vai kubikmetriem. Pat nepateikšu, ka tās pa mērvienībām, bet vārds sakot, ļoti karstumu dodoši. Bet, nu, kāda mums bija tāda, mēs ielikām, mums no sākuma te arī ķieģeļi nebija sakrauti, tad es te tikai šo vasaru, pagājuši rudeni, es tos ķieģeļus te saliku, pielikām tādus rekudēļus, lai plēvu nesvilina, tur no to pusē skaidu plāksni, šeit ir nerūsošais bleķis, tūliņ izies ārpusē. Tas mums bija loksnes jau nopirktas. Nu, te viņu tā piesita, nu, nogriez plēvu tai vietā un piesita bleķi. Šitien te ir bišķi apķepēts, es nezinu, kas tas pa šmāķi, bet kaut kas, kas iztur karstumu. Pielikām vēl, man liekas, vienu posmu vajadzēja pielikt un sameklējām jumtiņu nopirkām. Man šķiet, kad jumtiņu nopirkām depo un arī to posmu depo. Depo ļoti tāds pateicīgs veikals par to līniju. Nu, un krāsniņā vienkārši sabāž labi daudz apaļkoks, tad 4 stundas šito te šīberīt bišķiņu pievar. Te tāds šīberīts, ka galīgi vaļā te viņš ir taisni uz augšu. Bišķi cieta ir šitāds. Un tā viņš deg ilgi. Ot, te neko nesvilina kopā, nekas nedeg. Augšā te tāds dēlīts. Kā tad tur augšā savienojās? Tas dēlīts ir priekš tam, lai piesist klāt to, pieskrūvēt klāt to bleķi. Tā kā konstrukcija ļoti vienkārša. Augus galīgi klāt neliek, te tāda atstarp ir. Nu, principā ķieģeļs varēja arī vēl gar šo malu sakraut, tad viņš arī tā mazāk sildīt uz to pusi. Man te interesē, kas to saurums lapā stājas. Ai, te nav kāds gliemeļs iemetinājies, kā tā? Reku viens ir. Tabaka nevar sagaidīt, stādīties ārā, sāk jau kāds veidoties. Tā, šito mēs deportējam. Tā mums te iet. Tā šodien apmēram ir padarīts. Tad pastaiga. Un viss.
Sannes kāpos te neapkurināmajā, jo viņiem tik silti nevajag, un tur zem plauktiem viņiem maz gaismas, un siltumā viņi bišķi stīdzē. Tā, ka viņi stāvēs šeit. Varētu domāt, ka kāposti varētu būt lielāki, bet pagājuši, kad man viņi tik ātri izauga, un bija vēl švakāk nekā tagad, kādi vasaras vidū es skābēju kāpostus un dabūju noklausīties daudz aizrādījumus. Tā, ka viņi man auga lēnā garā. Un tā jau redzēs, ja būs atkal tik ātri izauguši skābēs, atkal tik ātri neko darīt. Gliemeža tēmā. Man ir šitādi te. Ļoti jāsargā siltumnīcas iekšieni. Un šitie tie mazie melie. Tie miljonus sakrīt virsū. Šitie te fīni gliemeži ar to tik dara, ka cūlē, ka tik iekšā kaut ko apgraust. Ir ceļš, kad lietas līst, tad viss siltumnīca aplipus. No iekšpus izskatās draudīgi. Viņi tādi gāri izstiepjās. Rekur. Vai es viņus lasu kopā? Nē, es viņus nelasu kopā. Gaidu, kad šitais te, tas, kas vāc viņus tos gliemeši, uzpērk, kas zvanīs. Ko tur vākt? Dzīvu naudu. Nu, un vienkārši jāsargā tie augi, kurus viņi ēd. Jo, tas arī viss pie gliemešiem.